Dzīvojot Jūrmalā, saproti, ka tieši šeit ir vislabākā vieta, kur tā dziļi ieelpot. Tā ir mana versija. Bet es pavaicāju arī tādiem īpašiem cilvēkiem, gada jūrmalniekiem, tiem, kas ir saņēmuši Jūrmalas godazīmi. Kā viņi redz Jūrmalu? Jūrmala ir kaut kas īpašs, protams. Jā. Jūrmala ir veselīga, attīstīta, svaiga. Kādreiz es braucu no Rīgas strādāt šeit, un tad, kad es izkāpu no vilciena Jūrmalā, tad es aizrijos ar svaigu gaisu. Jā, es domāju, ka tā jūras upes tuvums, tieši tur, kur darbnīca atrodas, viņa arī ar saviem ūdeņiem, ar saviem kaut kādiem vibrācijām, jā, kaut kādam palīdz iedvesmai, jā, un būt tādam radošam. Ātri skrējošās laimes stundas un gaidu minūtes garās, bulvāri rudens liesmās un dubļaini pavasarī. Es esmu Mēlužu estrādē, viena no pēdējām klievišnīcām. Es pats biju laikam ierēdnis tajā laikā, kad mums izdevās atjaunot šo objektu. Tās jau arī ir tās skaistākās emocijas, jo es uzskatu, ka viss tās labākās emocijas rodas no tā, cik, teiksim, pašvaldība dod kopējam labumam. Mums vajadzētu, bet tas tiešām burvestības līmenī, bet ja mēs varētu uztaisīt lielāku skatuvi vasaras zālei, un arī lielāku skatītāju zāli, jo tagad tur ir tikai, kaut kādi 2000 cilvēku var apsēsties laikam. Un lielo simfonisko orķestri, es domāju, uz mūsu skatuves arī diez vai varētu. Tur vajadzētu drusku lielāku. Kad jūs izējat mūsu Rīgas Jūrmalas krastā, jūs redzat jūru, jūs pagriežaties atpakaļ, jūs redzat priedes. Un aiz priedēm, šur tur virs priedēm, kad mājas gals kaut kur parādās. Kad tu, teiksim, tu aizēji no darba, aizēji no šodienas, aizēji no to, ko sabiedrība radujas, visi automobīļi un visi tā sakot trokšņi, tu esi Jūrmalā un tevi ūdens un priedes un cits nekas. Es uzskatu, ka tas ir lielākā vērtība mūsu Jūrmalai. Jūrmala varētu asociēties ar tādu elegantu kundzi gados. Mazlietiņ kā prīzu, citreiz jau vajag tā kā uzturēt šo te, vai pievērš uzmanību. Tā elegants un tas stils ar tām mežģīnēm, ar šo koku arhitektūru, ar šīm krāsām, ar sezonalitāti. Daudzus gadu desmitus atpakaļ šķiet, ka tā vien bija, ka visi jūrmalnieki ēda tikai reņģis, mences un lašus. Šobrīd šī gaume noteikti ir mainījusies, jo galā mums ir iespēja dabūt visu to labāko no visas pasaules. Taču tepat pāri kāpai vai mežā var atrast labākās sēnes, un starp citu Pumpuru, Mēlužu, Asaru un Vaivaru rajonā aug garšīgākās zemes. Emocijas. Jā. Miers, pelēks, kluss šalkoņa, priežu smarža, atmiņas, par slēpšanos Jāņoga krūmā no klavieru skolotājas, par nākšanu pa sliedēm no skolas uz mājām ar puikām kopā, par iekrišanu grāvī ar slapjām kājām mazos gados. Un viss tās lietas, kas ir, kas veido mūsu to nākošo visu to saprašanu pa pasauli. Tās jau ir tādas vienkāršas parasti. Viņas tās vienkāršās arī tad izveido mūsu kādus, un mēs tur iznākam beigās tālāk.